First Finance Mini Rally kausa sezonas otrais posms ropažos ar 90 ekipāžām uz starta līnijas 12 ieskaitas klasēs. Mini Rallijas ropažu novadā notiek jau 5. gadu pēc kārtas, turklāt šogad atkal 100% pa grāntas seguma ceļiem. Un arī mēs, Radio Teo Rally ekipāži, esam gatavi šim izaicinājumam. Kopā ar Matīs mājasdarbs ir izdarīts, tagad dosimies trasē pārbaudīt savas spējas. Ropažu ātrumposmi, klasiski zināmi, ātri, kas šogad... Un bīstami vienlaikus, jā, jo ropažu slavenie ātrumposmi ar slaveniem ropažu grāviem. Salīdzinājumā ar Gulbeni, tur, kur diezgan plašs un samērā daudz taisni, tad šeit vairāk līkumu, vairāk gradācijas maiņas. Tur, kur ir tā šķēma notīrīta, tur ir super, turās ļoti labi, bet tiklīdz tu noķeraujies no tās sliedītes, nost trāpi uz akmentiņu, tas akmentiņš ir tas pats, kas uz asfalta, ka te olīši uzbērti, kas notiek. Tu tur esi uz mutes, ja brauc ar riteni, jā. Nu šeit mēs braucam ar 4, šeit mēs esam grāvī. Tu ko, pirmais ātrumposms ir pieveikts ar mainīgām sekmēm. Viss kā ropažu klasikā. Krāvji paši lec virsū, roteri un konusi arī, bet vismaz esam finišā. Šis ir tavs pirmais rallija dzīvē? Pirmais. Debija. Jā. Pastāst, kādas bija sajūtas pirms pirmā ātrumposma? Šausmas, vienkārši šausmas. Crazy, nenormāli crazy, ir grūti izsekot visam līdzi, ir tik daudz, kas vēl jādara, jāmācās, tas ātrums arī ir jākāpina un mašīna vēl arī nav līdz galam apradis. Bet ar lēnu tempu mēs ejam uz priekšu un ar katru dopu mēs jau paliekam arvien ātrāki un ātrāki. Pirms katra ātrumposma ir jāpārbauda spiediens riepās ar šādu te ierīci. Bet labā ziņa ir tāda, ka mums riepās spiediens vēl ir atšķirībā no dažiem konkurentiem. Arī ir tik bailīgi dziļi grāvi. Vienā jau trāpījām iekšā tā, ka ar pakļējiem ritiņiem iekšā, priekšējie augšā, bet ārā tikām, turpinājām. Diezgan ir kārtīgs rallija piedzīvojums. Pirmajā braucienā mums principā kulis izkrita no vietas. Tas nozīmē, ka mums vienkārši bija neitrālajām kaut kādas 300 metrus pirms finiša. Mums vienkārši nevarējām kustēties. Iegriezām ātri kaut kādā tur nobraukumā, ātri sataisījām, tiekām pāri finišam. Acis lielas, smaids sejā, tas nozīmē programmu izpildīt. Jā, viss kārtībā. Ļoti labi izdodas šodien. Viss tā kā vajag. Braucam ātri, cenšamies nekļūdīties. Liekas, ka būs ļoti labi pavadīt dienu. Paši arī gandrīz esam pabijuši jau 2 grāvjos, bet esam atbraukuši. Gaidīsim nākamo apli un jādod tik virsū vēl. Kaut kas, kamēr pilots uzpilda degvielu, tu vari atpūsties un sauļoties. Kā jums rallijas? Tā, ļoti labi, viss roteri mazliet traki, bet tā viss labi. Traucē mašīnas pa grāviem nedaudz. Trāki ieropažu ceļi. Jā, precīzi, tieši tā. Kā jums ir piļķi izdodās noturēties uz ceļu? Ideāli. Perfekts kombo. Kāds tēvs, tāda meita. Mēs gājām, neteiksim pat uz 110%, mēs gājām uz visiem 250%. Vienu grāvu sanāca izbaudīt, jā. Nobraucām pavisam no trases nost, pāris eglis noķērām. Bet jā, šis man saka, ka vajag pilnā pleknē brautās, arī brauc. Kā stāsta, tā stūrē. Tieši tā, stūrmans jau jauklās ir. Jādod mizā. Slīd jau. Nevar atrast ritmu. Kaut kā brīžiem liekas var ātrāk uzlaist, bet brīžiem tad jau slīd. Grāvi ir lieli, šitie grāvi nepiedod. Kamēr pilots starp ātrumposmiem izstāja rokas un kājas, kā piemēram Roberts šajā gadījumā, tikmēr stūrmaņi kaut ko cītīgi salīdzina. Interesanti, par ko viņi tur runā, Robert numur 2. Ko jūs te apspriežat? Nevar teikt, tas ir pilns firmas noslēpums, iedomājieties. Tādas lietas.
Kas vispār īpaši ir rallijā? Kāpēc cilvēkiem vispār ar to vajadzētu nodarboties? Jo mēs redzam šodien tikai smaidīgas sejas servis parkā. Zini kā, tas teiciens, ja, ka tu nekad, vai tu kādreiz esi redzējis bēdīgu cilvēku pie rallija autostūras? Nu nekad, tad nopēc rallija auto, ja, bet mini-rallijas tieši tāpēc ir unikāls, ka tev nav jānopērk rallija automašīnu, tu vari, tā kā mēs šodien arī redzējām vienā no pirmajiem līkumiem, kur puiši, man liekas, bija aizņēmušies no omītes savu pasātu un tā mazliet viņas rotirīši iespiedušies grāvītī, ja, bet nu redz, arī ar tādu automašīnu var piedalīties, tas ir iespēja pamēģināt, tas ir noteikti adrenalīns, cilvēku visapkārt un, zini kā, saprast, vai tev tas patīk vai nepatīk, sanāk vai nesanāk, un tu gribi darīt to tālāk, tad jau reku. Tad liec uzlīmes, ja, un tad vēl kaut ko darbojies. Adrenalīns. Es domāju, ka adrenalīns. Jo sprinti ir braukt arī un viss kaut kas tāds, bet tāds adrenalīns kā mini-rallijā nav citur. Ko tu ieteikti tiem jauniešiem, kas skatās šo visu no malas un arī domā pamēģināt, bet Nepirkt BMW 36. tas ir starts? Jā. Jebkura cita mašīna? Jebkura cita mašīna, tikai ne BMW 36. Kristap, klausies, no pilnīgi trakas idejas līdz studentu klasē mini-rallija ieskaitē, man liekas, ka viss ir iespējams, kad tu pieķeries tam. Jā, ja grib, tad var. Un visvairāk priecē tas, kad ir 7 ekipāžas šodien robežos. Gulbenē, man liekas, bija 4. Jā, bija 4, un tagad mums ir 7. Un tas par to laikam vislielākais prieks, kad arī ar šo projektu izdodas vēl cilvēks piesaistīt jauniešu tieši. Izstāst, kas ir tas, kas tos jauniešus paķer iesaistīties tajā mini-rallijā un izmēģināt savus spēkus? Man liekas, ka pirmais tas, ka tu vari izbaudīt to automašīnu, tev ir kā pa koplietošanas ceļiem, kur ikdienā cilvēki pārvietojās, bet ceļi ir slēgti, viss ir droši, tev ir ķīvers un tu zini, ka tev pretī neviens nenāks. Un tas ir pilnīgi legāli un arī jaunieši, tā studentu klase ir arī kabatē draudzīgi. Un man liekas, ka tas tos jauniešus vairāk piesaista. Jo, zini kā, ja tu esi jaunies vecumā no 18 līdz 23, tev nav tāda baigi ienākuma, ka tev tagad super sporta mašīna, super alga tas. Un man liekas, tas ir tāds foršs pirmais grūdienis tiem jauniešiem. Airs Finance mini-rallija kausa sezonas 2. posms robežos ir veiksmīgi noslēdzies. Dažiem gan ar mainīgām sekmēm, taču uzvarētāji ir noskaidroti un kausi ir sadalīti, bet mēs ar jums gatavojamies jau nākamajam posmam Talsos. Čau!